Mani sauc Rita Tontegode. Esmu Kuršu ķoniņa pēctece. Lai arī esmu iepriecējusies, jūtos līdzvērtīga savam vīram. No šī titula nekad neatteikšos. Tikai lielos vilcienos pāršķirsīsim ķoniņu vēstures lapspuses, lai kļūtu visiem skaidrāks, kāpēc mēs esam tieši šajā vietā un kāpēc nolēmām rīkot zirgu dienas. Ķoniņa ciems atrodas 23 km no Kuldīgas un 16 km no Aizputs. Kuldīgas Aizputs šosejas malā. Šis ir lielākais no senajiem kuršu ķoniņu brīvciemiem Turlavas pagastā. Ir daudz runāts un arī rakstīts par kuršu ķoniņiem. Viņi nebija ne zemnieki, ne brīvzemnieki, bet īpaši brīva kārta, kas pretstatā arājiem sevi sauca par novadniekiem. Tāpēc kurši ķoniņi nepiederēja pie pagasta un uz viņiem neatiecās Kurzemes zemnieku likumi. Viņi apstrādāja zemi ar kalpiem un pašu spēkiem. Viņiem bija zvejas, medību un dzirnavu tiesības. Viņiem bija savi ģerboņi gan ziemas zīmogos, gan Lipēķu baznīcas logos. Ķoniņi nemaz nebija tik diži un lepni. Vienmēr nebija priekš otra nekā žēl. Ķoniņu cilts pēcteči lepojas ar saviem senčiem. Kuršu ķoniņi nav maksājuši nodokļus carām, bet kara gadījumā bija jādod noteikti skaits zirgu, karavīru un pārtikas. Šajā ciemā galvenokārt dzīvojuši lielākoties iedzīvotāju ar uzvārdu Peniķi un Tontegodes. Tālā senatnē šajā ciemā bijušas 13 mājas ar visām saimniecības ēkām, tā skaitā kūtis, klētis, šķūņi, ries. Šajā ciemā ir bijuši 2 krogi. Lejas ķīkāļiem cietumkrogs, veckaļiem kaiļu krogs. Tā kā šeit ir bijusi ļoti apdzīvota vieta. Katrai mājai sākumā bijuši 40 līdz 50 hektāri zemes, kas vēlāk sadalītas, tāpēc, ka nav uzlikti lieli nodokļi. 30. gados ķoniņu ciems nav skaitījies. Daži tajā laikā no šī ciema aizgājuši projām, viņu zemi nopirkuši citi. Par bagātāko saimnieku kļuvis vidusmauļas Tontegode. Šī māja vēl ir jūsu priekšā. Viņam piederējušas kādas 30 slaucamas govis, 8 lepni zirgi, dažādas lauksaimniecības mašīnas, arī kuļmašīna un traktors. Agrāk ķoniņcimā mājas bijušas rūpīgi koptas. Sestdienās tīri ir izberstas nekrāsotas grīdas, bersti balti koka galdi, vienmēr izslaucīts sētsvidus. Visi saimnieku bērni no ļoti agra vecuma strādājuši. Celās vasarā 6 no rīta. Tūlīt vajadzēja atjāt zirgu, ar ko vest pienu uz pienotavu. Darbi paši prasījās darāmi un pie tiem pierada no mazotnes. Pēdējā kara gadā visas ķoniņciem mājas bija pilnas ar vāciešiem, kalna ķīkāļiem. 1938. gadā ugunsgrēkā bija nodegusi jaunuzceltā kūts. Vācieši to daļēji atjaunoja un ierīkoja zirgu lazareti. Un tad nāca 1948. gads, kad kādā karstā jūlija dienā izcēlās ugunsgrēks. Kamēr lielākā daļa iedzīvotāju pļavās vāca sienu un nodega 38 ēkas par to laiku. Sākās no vidusmauļu šķūņiem, kur bija ierīkots mašīnu un zirgu iznomašanas punkts. Un tā bija briesmīga nelaime visam ciemam. Palika pāri kailis kursteņi un kūpošas krāsmatas. Skraidīja apsildušas cūkas, zem siena vezuma bija izcepušās pīles, zosis un vistas. Ķoniņciems ir tecis vairākas reizes. Vienmēr kaut kas ir atjaunots un dzīve turpinājusies. Bet šodien ķoniņciemā ir palikušas tikai 2 mājas. Vidusmauļas jūsu priekšā un aptaļmauļas tur tālāk. Vēl ir palikusi kalnu ķīkāļu kūts, ko jūs redzat. Svarīgi ir tas, ka starp šo kūti un māju visā ķoniņu ciema garumā bija ies cauri senais Livonijas Prūsijas lielceļš. Lūk, tāda īstumā ir šī ciema vēsture. Un šodien, kad mēs esam visi šeit sapulcējušies, lai svinētu zirgu dienu, es gribu uzskatīt šo datumu 7. maiju par ķoniņciem otrreizējo dzimšanas dienu, jo daudzreiz tika pieminēti zirgi. Tāpēc zirgu dienas ķoniņciemā uzskata par atklātām un aicinu visus nodziedāt Latvijas valsts himnu. Un pacelsim tūlīt arī karogu, ja?
Paldies. Varat apsēsties. Un tagad vārdu gribu dot Turlavas pagastu pārvaldes vadītājam Mārcim Brantevicam. Labdien! Man prieks jūs redzēt šodien Turlavā, šeit Ķoniņciemā. Ja paredzētu, ko teikt, nelielā daļā no vēsturiskā Ķoniņciem, kāds tas kādreiz ir bijis. Un šodien Ustiņu dienā, kas ir pavasara beigas un vasaras sākums, ir īsta vasarīga diena, kas pilnībā apliecina šīs dienas nozīmi. Un, kā sacīt, jāsaka, esmu priecīgs jūs šeit redzēt. Varbūt tiem, kas ir braukuši tālāk ceļu un varbūt ir šeit pirmo reizi, grūti stādīt priekšā, kā šeit bija, bet jāsaka biedrība Dižavos, kurš šeit saimniekodāk, ja, pagājušajā gadā viņi faktiski pārņēma šīs telpas, mājas, apkārtni, tādā stāvoklī, kāda viņi bija, un jāsaka, gada laikā šeit ir padarīta liela darba, protams, daudz šeit vēl ir darāmā, bet es ceru, ka viņiem spēku un enerģijas pietiks. Un ar laiku šeit būs tā, kā Rita savā teiktajā minēja, kā kādreiz Ķoniņos darba tīklums bijis augstā godā, tāps bija vienmēr tīrs un kārtīgs, tā kā es ceru, ka pienāks tas brīdis, kad arī šeit darba tīklums atgriezīsies. Bet šodien es novēlu jums visiem šeit baudīt to, ko organizatori ir sagatavojuši, aktīvi līdzdarboties un saņemt no šīs dienas pasākumiem tikai pozitīvas emocijas, lai jums ir izdevusies šī pēcpusdiena un arī vakars. Tā kā jauki jums šo pēcpusdienu. Ja kāds vēl nav piereģistrējies, tad to vēlams būtu izdarīt, lai mēs zinām, cik tad pirmo reizi pie mums ieradušies visi kopīgie viesi. Un no savas puses gribu pateikt jums, lai jums jautras šie svētki pie mums Ķoniņciemā, un ļoti gribu cerēt, ka šie nebūs vienīgie svētki, un mēs darīsim visu iespējamo, lai varētu šeit iegriezties vēl un vēl. Un tālāk nāks Freigvards. Prieks par kuplo apmeklētāju skaitu un, tā teikt, darbi iet uz priekšu, un pašlaik uzrunai tiek aicināts Lietuvas Polijas karaļu pārstāvis Jāgāju dzimta, tātad Māris Jansons. Labdien, kur zemnieki? Labdien, kurši?
Paldies par izrādīto godu, kad teikt jums kādu vārdu. Nu, kā mēs redzam un saprot, arī jūs esat ar dziļām vēsturiskām saknēm. Neaizmirsat savus senču gudrību, neaizmirsat savus senču tikumus un turat savus tautas godā. Ko es gribētu pateikt? To, ka mani senči, kad pēc neveiksmīgas Polijas revolūcijas darīšanas ieradās Latvijā, ieradās tieši caur Kurzemi. Un tā arī šeit mēs it kā palikām šīs atzars un nomaskējamies, varētu tā teikt, lai nebūtu problēmas no caru un pāriem. Tāpēc Kurzeme arī mani mīļa un saprotama, un ko gribētu vēl teikt? Gribētu teikt to, ka dzimta, kas ir dzimta? Dzimta tas ir būtībā tas pats, kas valsts pirmsākums. Tas pats, kas ir valsts pirmsākums, ir normāla, teiksim, ģimene. Tad ir sakārtots novads, un tad tikai veidojās šī stiprā valsts. Ja nav sakārtot novadi, ja nav savā vēsturiskā atziņa, tad šāds ļaužu grupas ir viegli manipulējams, un viņas nav tik pastāvīgas. Arī dzimta, varētu teikt tā, varbūt tas būs man nedaudz tāds piesitiens, kā, piemēram, katoļiem un pareizticīgiem, ja ir problēma, meklē svēto un jautā viņam, lai palīdz. Tad, ja paši mēs zinām savus senčus un pietiekoši tālu, tad mēs varam tos teikt kā savus svētos. Un to, ko viņi ir pratuši, un to dzīves gudrību, ko viņi nesuši, var kādreiz arī parādīties reāli atkal dabā. Sadarbība ir tikai šis vārds, kas ir nesošs uz priekšu, nevis ķildu iznešana, nevis pat ģimenēs strīdēšanās, bet mēģinājums rast kompromisu, rast sadarbību ar kaimiņu, rast sadarbību ar, teiksim, savus tautas un savu, kā saka, tautu grupu kopā. Tas ir būtībais tas, kas ir šī laikā, kad ir visādas kustības nesaprotams, kad ir bezmaz vai kāri kaut kur tepatās netālu. Tas ir tikai tas, kas var pacelt un noturēt arī valsti un arī novadus. Tas pierādīja savu laiku arī senatnē, ka bija, kā mēs atceramies, kuršiem bija sadarbība ar zemgaļiem un kuršiem bija sadarbība ar Prūsiju, kur pašreiz liktenis, zinām, mērā ir zem jautājumu, kas būs tālāk ar šo Kaļiņingradas apgabalu, jeb Prūsijas apgabalu. Nu, tas ir tādi īsajos vārdos aptuveni, ko es gribēju pateikt. Ja? Tāpēc, lai jums veicās, lai top un lai izdodās cauri gadsimtiem. Un kā senās Romas teiciens, atceramies pagātni, dzīvojam šodienā un domājam par nākotni. Lai veicās! Kā jau Rita Tomtegod teica, tiešām šī vieta ir vairāk kārt degusi un ir pat grūti iedomāties, kā te kādreiz ir bijis un kā te cilvēki dzīvojuši. Bet es vēlreiz pieminēšu senu indiāņu teicienu, ka tikai staigājot pa to cilvēku takām var sajust, kā viņi šeit ir jutušies. Un es vairāk aicinu jūs sajust, un arī būs iespēja uzkāpt kalnā un pavērot, kā tas izskatās un kāpēc šo vietu ir izvēlējušies senie kurši un ne citu. Un aicinu jūs baudīt uz zirgu izjādēm, pie zirgu treneris, iepazīt zirgu, tālāk atrakcijas, konkursi, izstādes, un droši, kas jūs vairāk interesē, griežaties reģistrācijā, un lai svētki top!